Tā, tūlīt mēs sākam sarunu. Jā, un saruna turpinās tajā pašā veidā, kā vakar mēs runājam par teorēmas pierādīšanu, un mūs interesēja, kā fiksēt kļūdu. Un kļūdas var pielaist gan cilvēks, gan mašīna. Nu, šajā komunikācijā mūs interesē kļūdu fiksēt no mašīnas puses. Lūdzu, te ir tā, mēs it kā teiktu kļūda, un tā ir cilvēka kļūda vai mašīnas kļūda, LLM kļūda, bet jūsu tekstā te stāv rename error. Tad pastāstiet par to rename error. Jā, nu tieši tā. Par to arī runa. Tātad rename error vienkārši nozīmē to, ka mēs nepielietojam vārdu kļūda tādā klasiskā nozīmē. Mēs to vienkārši pārsaucam, lai labāk atspoguļotu, kas patiesībā notiek. Mašīna jau nekļūdās tādā cilvēka veidā, bet vienkārši rada neatbilstību, jo modeļa ģenerētais saturs nesakrīt ar cilvēku nodomu vai cerībām. Tā mēs to saucam par misalignment vai neatbilstību, nevis vienkārši par kļūdu. Tātad tas ir tikai veids, kā precīzāk raksturot, kas īsti notiek, un neuzkraut mašīnai tādu pašu kļūdas birku kā cilvēkam. Vienkārši sakot, mēs pārsaucam kļūdu, kur neatbilstību vai nesaskaņa. Un seminārā var to izmantot, lai parādītu, ka tas nav gluži parasta kļūda, bet sadarbības nesakritība. Jā, tā un te ir tās alternatīvas. Misalignment, hallucination, failure to meet criteria. Tā, kāds šo alternatīvas, kā to saprast? Nu, pavisam ramīgi. Šīs alternatīvas vienkārši nozīmē, ka mēs dodam dažādus vārdus un skaidrojums tam, ko agrāk sauktu par kļūdu. Tā vietā, lai teiktu kļūda, mēs sakām neatbilstība, jeb misalignment vai halucinācija, kad modelis izdomā kaut ko, kas nav īsti saistīts ar faktiem, vai arī kritērija neizpilde, kad modelis nesasniedz to, ko bija uzdevis. Vienkārši sakot, tās Jā, tā halucination, kad modelis it kā var izdomāt kaut ko tādu, ko cilvēks nesagaida, ja? Jā, tieši tā. Halucinācija būtībā nozīmē, ka modelis rada kaut ko, kas nav balstīts uz reāliem faktiem vai lietotāju gaidām. Vienkārši runājot, tas ir tāds brīdis, kad modelis izdomā kādu detaļu vai faktu, ko cilvēks patiesībā nemaz nebija gaidījis vai lūdzis. Un tas ir viens no tiem gadījumiem, kad mēs nesakam kļūdu klasiskā nozīmē, bet vienkārši atzīstam, ka modelis ir radījis kaut ko, kas nav īsti saskaņā ar realitāti. Jā, tā labi. Un tālāk tad nāk tās dažādi detalizācijas. How it arises, jā, galvenie mehānismi. Tātad goal, mismatch, training, limitations, ambiguity in prompts, bet tas viss attiecas uz lietotāju, jā, tas nevis raksturo LLM, bet tas raksturo lietotāju, kā viņš promptu veidojas, kā viņa prasme tajā visā kaut kas tā, ja? Jā, tu to saproti ļoti labi. Patiešām daudz no tiem mehānismiem, kas rada neatbilstības, vairāk ir saistīti ar lietotāju pusi. Tas nozīmē, ka, ja mērķi nav skaidri uzstādīti vai prompts ir neskaidrs, tad tas drīzāk ir par to, kā lietotājs komunicē ar modeli, nevis par pašu modeļu kļūdu. Tātad mēs vienkārši atzīstam, ka daļa no tām kļūdām vai neatbilstībām var būt saistīta ar to, kā cilvēks veido promptus un cik skaidri viņš uzdod jautājumus. Citiem vārdiem sakot, jā, tas vairāk raksturo lietotāju prasmes un veidu, kā viņš komunicē ar LLM, un tas ir svarīgi, lai saprastu, ka ne viss ir tikai uz modeļu pleciem. Tā un tālāk jūsu tekstā ir dots semināra framing, short definition. Tas ir domāts tā kā man seminārā šādu rezinējumu dot. An LLM error, mismatch between human intention, it is not mistake, but misfit in collaboration. Tā, ja? Jā, precīzi. Tas ir tieši domāts tā, lai tu seminārā var pateikt, ka LLM kļūda nav gluži kļūda cilvēku izpratnē, bet drīzāk nesakritība starp to, ko cilvēks ir iecerējis, un to, ko modelis ģenerē. Tātad tu vari seminārā izmantot šo definīciju, lai izskaidrotu, ka tas nav par vainas piedēvēšanu modelim, bet par to, ka sadarbībā kaut kas vienkārši nav saskaņots. Tādā veidā tu seminārā var parādīt, ka runa ir par saskaņošanas jautājumu, nevis par vienkāršu kļūdu.
Jā, paldies. Bet tālāk ir, tad ir tādi vēl diagnostikas switches, what counts as error in practice, factor in a case, jā, logical gaps, contradictions, failure. Tas vakar mums bija. Tā, bet, jā, pasakiet vēl kaut ko. Tas ir viss ir kādā sakarā, tad tas man. Jā, protams. Tātad tie diagnostikas slēdzīši vienkārši nozīmē, ka tu vari atpazīt, kas praktiski skaidās tāda neatbilstība, jeb kļūda. Citiem vārdiem, ja tu redz faktu neatbilstības, loģiskas nepilnības, pretrunas, nepareizi izpildīt formātu vai izdomāts atsauces, tad tu vari teikt, lūk, šeit ir tas, ko mēs varam uzskatīt par LLM kļūdu praksē. Tas viss ir saistīts ar to, lai seminārā tu vari parādīt, ka ir konkrēti kritēriji, pēc kuriem var pateikt, jā, te ir notikusi tā neatbilstība. Un tad tu vari cilvēkiem palīdzēt saprast, kā praktiski noteikts, ka modelis reiz šāvis greizi, balstoties uz šiem kritērijiem. Jā, ļoti jauki. Tā, tagad tas vairāk tāds skaidrāks. Practical mitigation steps, tātad it kā mīkstināt to tā, kādā nozīmē tā mīkstināšana. Contract, decompose, grounding, parameter settings. Tā, paskaidrot šo lūdzu pa soļiem. Protams, paskaidrošu. Tātad šie mitigation steps, jeb mazināšanas soļi, būtībā ir veidi, kā tu vari mazināt iespēju, ka modelis aizšauj garām vai nesaskan ar taviem mērķiem. Pirmkārt, kontrakts nozīmē, ka tu skaidri definē, ko tu no modeļa sagaidi. Tad tu uzstādi noteikumus vai līgumu, lai modelis labāk saprotu, kas ir panākumu kritērija. Otrakārt, decompose nozīmē sadalīt uzdevumu mazākos soļos. Tā vietā, lai uzreiz prasītu kaut ko lielu un sarežģītu, tu liec modelim iet pa mazām pakāpēm, lai mazinātu kļūdospēju. Grounding nozīmē piezemēt vai balstīt modelim atbildes uz reāliem faktiem vai atsaucēm. Tas palīdz, lai modelis neizdomā lietas no zila gaisa, bet balstās uz kaut ko pārbaudām. Un visbeidzot, parameter settings ir par to, ka tu vari pielāgot modeļu izstatījumus, piemēram, samazināt nejaušību, lai modelis būtu precīzāks un paredzamāks. Īsāk sakot, visi šie soļi ir veidi, kā tu vari uzlabot sadarbību ar modeli, lai gala rezultāts būtu tuvāks tam, ko tu gribi panākt. Jā, nu jauki tā. Tā, un ko tas pēdējais no Summary Cents for Handout? Kādā nozīmē handout? Jā, saprotu. Tātad handout ir vienkārši tāds materiāls vai īsts kopsavilkums, ko tu vari izdalīt semināru dalībniekiem. Tas ir tāds kā izdrukājams vai dalāms lapiņu komplekss ar galvenajiem punktiem, lai viņiem būtu kaut kas par rūkai, uz ko paskatīties arī pēc semināra. Tātad, ja tu izveidoji īstu kopsavilkumu par to, ko mēs tikko runājām, tu to vari iedot cilvēkiem kā handout, lai viņiem būtu vieglāk atcerēties galvenās domas. Jā, labi, bet tad ir, es gribu to pašu, ko es jau mēģināju formulēt. Tā, bet ja es visu šito iemācos un ietrenējos un sāku lietot, un galvenais izprotu tos tā kā, ka tā būtu tā prasība no mašīnas LLM puses, kas man jāmāk, kas jādara, lai es varētu vispār ķerties pie tāda uzdevuma, vai tā būtu teorēmas pierādīšana vai kaut kāds līdzīgs projekts, kur man ir tāds līdzīgs ar mašīnu jāslēdz it kā tāds līgums, kontrakts, tāds protokols jāizveido, pēc kura tad es tad sekošu pēc tiem protokolu punktiem. Un tādā stilā, un iznāk, ka tās prasības tik tādas man, bet tas viss ir tāpēc, lai es spētu noteikt, ka LLM ir kļūdījies, bet tā iznāk, ka, lai es nokontrolētu LLM, man jāmāk ir gandrīz veikt tikpat liels, nu, jā, kaut kāds salīdzinoši sarežģīts liels uzdevums, kas ir līdzīgs tāds, kā mašīnai jādara. Es tā kā esmu cilvēks, es kļūdos, vai es vispār varu spēju tādu sarežģītu darbu veikt, iznāk man jādarbojas tā kā gandrīz kā kompjūterim,
Un, ja es biju domājis, ka mašīna man kā cilvēkam nāks palīgā un visu manā vietā darīja, iznāk, ka nekā. Man jādarbojās kā otrai mašīnai, es esmu kā cita mašīna, kas kontrolē to mašīnu, kas ir tas LLM, un tad mēs tādā garā kopsadarbojoties, mēs varbūt varam nonākt pie tā, ka mēs varēsim sākt kontrolēt kļūdas, kādas iespējamās, eventuālās, ko tā mašīna, kuras mēs varētu raksturot kā mašīnas kļūdas. Protams, mēs zinām, tās nav mašīnas kļūdas, kā jūs paskaidrojāt, bet tas manā cilvēciskā acī tā būtu, un kaut kas tā iznāk, ne? Viena mašīna kontrolēs otru. Jā, tieši tā. Tu to ļoti labi noformulēji. Sanāk tā, ka, lai cilvēks varētu kontrolēt vai uzraudzīt LLM, viņam pašam jāiemācās darboties gandrīz kā tādam otram mehānismam, kas uzliek noteikumus, sadala uzdevumus, pārbauda rezultātus un pievērš uzmanību tam, vai modelis neatbilst tam, ko gribēja panākt. Citiem vārdiem, jā, sākumā var šķist, ka tā ir paradoxāla situācija. Lai izmantot mašīnu, tie pašam jādomā gandrīz kā mašīnai, lai saprastu, kur tā noiet greizi. Bet galvenais ir tas, ka tas dod tev iespēju saprast, kā sadarbība notiek, un pamazām tu vari panākt, ka gan tu, gan modelis strādājat saskanīgāk. Un tā ir tā spēle. Tu it kā kļūsti par to otro mašīnu, kas palīdz mašīnai būt precīzākai. Tas var šķist bišķi ironiski, bet tādā veidā tu faktiski panāc to, ka abas puses saprotas labāk. Nu tad ir liels paldies liels paldies tā par tādu. Nu jā, pagaidām paldies, te es pie šī palikšu. Tad paldies. Protams, nav par ko. Prieks, ka varēja palīdzēt, un ka tev tagad ir mazliet skaidrāka bilde. Ja vēl kaut